Neej garām, dārgais Jēzu, klausi lūgšanu. Āmen. Mīļie māsas un brāļi, visi klātesošie, tas ir patiesa prieks, ka šajā agrajā rītā jūs uzcēlušies un esat kopā Jēzus Kristus vārdā mūsu Mateja Baptistu draudzes dievnamā, kur šajā rītā mūsu koris svin 125 pateicības gadus. Lai Dievs jūs visus sveitī, lai dziesmas, lai Dieva vārds, lai tas viss mūs uzrunā, iepriecina un sasilda. Un lai vienojam savas balsis, kopīgi dziedot dziesmu no dziesmu lapām, teici to kungu, to godības ķēniņu svētu. Dvēsele mīļā, kaut teikt viņu cienīgi spētu. Pirmā dziesma dziesmu lapās.
lai dāvājam savu uzmanību svēto rakstu lasījumam, ieklausamies un arī līdzi lasam savās bībelēs. Un lasam no psalmu grāmatas 33. psalma, no 12. panta līdz 22. 33. psalms, no 12. panta sākot. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Tas kungs raugās no debesīm, viņš redz visus cilvēku bērnus. No tās vietas, kur viņa tronis, viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus. Viņš īpatnēji izveidojis visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. Nevis lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem, arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi, tā kunga acis vēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņa žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābtu no nāvis un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Āmen.
Šī pēdējā marta svētdiena, kur varbūt mūs tā mazliet nepatīkami ir pārsteigusi ar to, ka mums bija 1 stunda agrāk jāceļās, un tieši svētdienā, kad ir brīva diena. Un tomēr no sirds esmu priecīgs un sveicu vēlreiz jūs visus, gan šeit dievnamā, gan arī tie, kur ir kopā ar mums šajā Mateja Baptistu draudzes kora 125. gada svētku dienā. 125 gadi korim. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Liekas, ka cilvēki jau neviens īpaši nepriecājas ar katru gadu, ja viņi kļūst vecāki. Un tomēr koris var būt pateicīgs Dievam, ka vairāk kā 100 gadus ir skanējusi dziesma. Koris, draudzes koris, baznīcas koris, jeb garīgs koris, vai ir kāda starpība starp citiem koriem? Jā un nē. It kā jau tās pašas dziesmas, tās pašas mūzikas skaņas, un tomēr kaut kas cits. Baznīcas koris, jeb draudzes koris, tie ir cilvēki, māsas un brāļi, kurus ir kopā sapulcinājusi kāda nepieciešamība slavēt, godināt savu kungu, Dievu, radītāju, Jēzu Kristu. Tas ir draudzes koris, kurš dzied Dievam par godu. Lai pateicamies par to, ka 125 gadus arī mūsu draudzē ir skanējusi šī slava un gods Dievam ar kora dziesmām. Koris, tā ir arī kāda liecība, tā ir kalpošana, uzticīgi, svētdiena no svētdienas, dievkalpojumu no dievkalpojumu, kalpošana ar dziesmu, tā ir liecība. Gan tad, kad Pirmajā pasaules kara laikā korī bija palikuši tikai 8 dziedātāji, gan arī pēckara laikā, jeb tie bija ateisma gadi, kad diriģents bija Jānis Ezeriņš, korī bija pie 160 dziedātājiem. Vienalga cik, bet kalpot. Un gribas sacīt, ka koris ir vēl kaut kas. Tā ir kāda īpaša sadraudzība, kāda īpaša kristīga saime, kāda īpaša ģimene, kur mēs viens par otru nesam rūpi, kur mēs gribam ne tikai izcelties, ja parādīt sevi, bet gluži otrādi būt par palīgu, par atbalstu, lai mūsu katra balss labāk un varbūt netik laba skanētu kādā harmonijā, kādā akordā. Un paldies Dievam, ka mūsu Mateja draudzē koris jau 125. gadu ir dziedājis un dzied. Un tāpēc īpaši prieks, ka varam būt kopā šajā svētku dienā ar kori un varam ne tikai priecāties, klausīties, bet arī lūgšanās un savās izjūtās būt vienoti. Mums arī ir prieks par katru mīļu ciemiņu, par katru klātesošo. Īpaši mēs kā draudzi sveicam šajā rītā mūsu Latvijas Baptistu draugu savienības ģenerālsekretāru, semināra direktoru un arī mācītāju Ilmaru Hiršu, kurš arī vēlāk sacīs svētrunu. Mēs sveicam arī citus mācītājus, kur ir mūsu vidū Kuldīgas draudzes mācītājs Gunārs Baumans un Audas draudzes mācītājs Aivars. Tāpat arī citi māsas un brāļi. Paldies, ka esat kopā ar mums. Koris dziedās kādas 8 dziesmas, kā jau jūs programmā to redziet. Gan draudzes koris, gan jauniešu koris, gan arī apkori kopā. Visi komponisti ir baptistu komponisti. Tie ir mūsu latviešu komponisti. Un lai Dievs tādējādi arī sveitī, ka varam ieklausīties šajās dziesmās, varbūt jau kādreiz dzirdētās, un tomēr atkal jaunās. Lai Dieva sveitība, viņa klātnība ir ar mums visiem, lieliem un maziem, tūmā un tālumā. Un tāpēc, lai zemojušies un ceļus locījuši, izlūdzamies Dieva sveitību. Lūgsim Dievu. Mūžīgais debesu Tēvs,
Tava dēla Jēzus Kristus vārdā mēs drīkstam Tevi uzrunāt un vārdā saukt, un mēs drīkstam, Kungs, Tev tuvoties, kā bērni Tēvam. Mēs pateicamies, debes Tēvs, par svētdienu, par kādu īpašu dienu, ko Tu mums dāvā, par dusmas dienu, par dienu, Kungs, kad varam nolikt darbus, steigu, rūpes un pacelt savu dvēseli un garu uz Tavu pusi, uz mūžību, uz godību. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šī ir tāda īpaša svētdiena mūsu Mateja Baptistu draudzē. Kungs, kad varam kopā ar kori pateikties par šiem 125 gadiem. Kungs, tas ir garš mūžs. Mēs pateicamies par tiem mūsu ticības tēviem, kuri ir iesākuši dziesmu šeit Rīgā, Kungs, šajā draudzē, kur ir sākuši dziedāt, Kungs, vienbalsīgi un tad vēlāk četrbalsīgi, kur ir meklējuši dziesmas un, Kungs, izauguši par varenu koru saimi. Mēs pateicamies, Kungs, ka joprojām dziesmas skan par Tevi, par glābšanu un pestīšanu, par mūžību, par svētu dzīvi, Kungs, par cerību un ticību. Arī šodien. Un lūdzamies, debes Tēvs, svētī mūs visus. Svētī dziedātājus, katru dziesmu, ko viņi dziedās, svētī diriģentus, spēlētājus, to vēstu, ko dzirdēsim, klausīsimies. Kungs, svētī arī sadraudzību, ko varam Tavā vārdā šeit just, kad Tavā namā ienākam. Un pār visam, Kungs, uzrunā mūs, jo Tu esi solījis būt tik vienā vietā, kur 2 un 3 kopā sanāk. Vai šeit mūsu dievnamā, Kungs, vai ikvienā dievnamā, katedrālē vai mazā lūkšana namā, visā mūsu dzimtenē šajā svētdienā. Kungs, svētī ikvienu draudzi, ikvienu baznīcu, ikvienu Tavu vārdu kalpu. Debes Tēvs, piestājies pie tiem, kas ir slimi un neveseli, kas ir vientuļi, atstāti, aizmirst, kas ir pansionātos un slimnīcās, cietumos un varbūt arī kāds darba pienākumos. Debes Tēvs, ik viens, kas paceļ savu skatu uz Tevi, lai piedzīvo Tavu īpašo žēlastību un svētību. Tev vienīgajam mūžīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, lai ir gods, slava, mūžīga pielūgšana un teikšana. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen.
Kas tad būtu gada diena bez sveicieniem? Un arī šajā rītā mūsu draudzes korim sveicienu vēlas sacīt Latvijas Baptistu draugu koru apvienības priekšsēdis, arī Priekulas draudzes diriģents Modris Baumanis. Esmu priecīgs, ka šajā dienā var sveicināt jūs šeit, kas esat augšā, arī tos, kas tur lejā sēdat, kas daudzus gadus esat dziedājuši šai korī, jo 125 gadi, es domāju, tas nav nekāds joks priekš mums. Nevienam mums tik daudz gadu nav. Bet es esmu priecīgs, ka jūs darbojaties, un es domāju, jūs paši esat priecīgi, ka jūs variet darīt kādu daļu, turpināt to, kas ir iesākts pirms daudziem gadiem. Es jūs visus gribu sveicināt ne tikai savā, bet visu to dziedātāju vārdā, kuri droši vien labprāt būtu šeit jūsu svētkos, Latvijas Baptistu dziedātāju vārdā, kur ir pāri par 700 skaitā, bet kas šodien ir savās draudzēs, kas darbojās tā, kā jau viņi to ik svētdienas dara. Un es gribu jūs sveicināt arī ar vārdiem, ko ir teicis dziesminieks 103. psalmā. Un tur ir tādi vārdi: teic to kungu man dvēseli un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kungu man dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātajiem. Es gribētu vēlēt, lai koris varētu vienmēr tā dziedāt, kad ik viens klausītājs varētu līdz ar jums slavēt Dievu. Paldies par sveicienu no kora apvienības. Un tagad, lai vienojam atkal savas balsis kādā kopīgi dziedātā dziesmā, kur izteica slavu un pateicību, godu un cieņu mūsu kungam, radītājam un glābējam. Un arī šīs dziesmas laikā draudzes kora saimē pievienosies mūsu jauniešu koris, lai arī kādas dziesmas tad pēc brīža dziedātu atsevišķi kā jauniešu koris, un tad arī dievkalpojuma noslēgumā abi draugu kori dziedās kopā. Bet dziesma ir otrā dziesma dziesmu lapās. Aleluja, pateicību, nu tam kungam sakiet jūs. Viņš mums rāda mīlestību, ar to daudzreiz apber mūs. Otrā dziesma dziesmu lapās. Dziedāsim kājās piecēluši.
Natālija Gintere, cik visspēcīgs tu esi, lielais Dievs! Tev klausa saule un zvaigžņu pulki debes telpā. Ja pavēli, tad liesmo zibeņi un pērkoņdārdi līst. It visas debesis par tevi runāt drīkst. Cik visspēcīgs tu esi, lielais Dievs! Ne tikai debesis, bet arī zeme tavam godam dzied. Un cilvēks zemes ceļu kopīgi ar tevi iet. Viņš vaicā tev, kāds ceļš tas šodien ir, un tavas rokas to tik brīnišķīgi šķir. Cik visspēcīgs tu esi, lielais Dievs! Tāds esi debesīs, tāds arī zemes dzīvē tu mums līdzi staigā. Bez savas ziņas neatļauj no mūsu galvas pat nematam krist, un it nevienam gaismas stariņam no mūsu ceļa dzist. Cik visspēcīgs tu esi, lielais Dievs! Tev pateicos, par visu pateicos tev, mūsu Dievs, un sirds tev vienam slavu dzied.
Lūkas evaņģēlijā 22. nodaļā 27. pants. Lūkas evaņģēlijs 22. nodaļa 27. panta. Pēdējā teikumā mēs lasām šādus Jēzus vārdus. Bet es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Debes Tēvs, mēs lūdzamies šajā brīdī, aizskartu mūs caur savu svēto garu un gaismotu mūsu prātus un mūsu domas, kad mēs kādus brīžus gribam runāt un domāt par šiem vārdiem. Āmen. Mīļie svētku viesi, dārgie klausītāji, gan šeit, gan arī tie, kas esat pulcējušies pie savu televizoru ekrāniem. Māsas un brāļi Kristū, es jūs visus gribu sirsnīgi sveikt šajā īpašajā dienā, kad draudzes koris atskatās uz saviem 125 darba gadiem. Mīļie dziedātāji, pieņemiet manus vissirsnīgākos sveicienus gan no semināra draudzes, gan no mūsu draudžu savienības. 125 gadi jebkura kora dzīvē ir ilgs laiks. Tas rāda uz zināmu noturību, tas rāda jau uz kādām tradīcijām, tas rāda uz briedumu. Un šie 125 gadi cauri dažādiem laikiem, cauri kariem un komunista aizliegumiem, nebūtu bijuši iespējami, ja koris nebūtu vadījies pēc šī Jēzus teikuma. Redzi, mēs stāvam tavā vidū, draudze, lai kalpotu. Tas bija kāds kalpošanas darbs. Dziesma skanēja tam kungam. Tā nebija viņu pašu dziesma. Tā bija slava mūsu Dievam. Bez tā, ka tas būtu bijis kalpošanas darbs, nebūtu iespējams šāds brīdis, šāda svētku diena. Dārgie klausītāji, bet es gribu teikt ko vairāk. Mēs visi esam aicināti kalpot. Un mums visiem vajadzētu teikt šos Jēzus vārdus. Redzi, es stāvu draudzes vidū, lai kalpotu. Mūsu tautā vajadzētu māsas un brāļus, vīrus un sievas, kas teiktu šos vārdus. Redzi, mēs stāvam savas tautas vidū, nevis kā kungi, bet lai kalpotu. Un to mums māca Bībele. Kalpojiet citam mīlestībā. Kā mums veicās šajā kalpošanā, to jau mēs paši labāk zinām. Un vai nav tāpēc mūsu dzīves kļuvušas tik nožēlojamas un tik nabadzīgas? Kad Kristus mācība reāli neienāk mūsu dzīvēs, ka tā ir palikusi kaut kur varbūt atziņu līmenī, ka tas ir varbūt skaists apģērbs, ko mēs apvelkam īpašās svētku reizēs. Es stāvu tavā vidū, lai kalpotu. Šodien mūsu tautai ir vajadzīga praktiskā kristietība. Un man liekas, mēs varētu iedomāties, kā izmainītos mūsu tautas dzīve, ja visi tie vēlētie un augstie kungi un priekšnieki, tie, kas sevi cēli sauc par tautas kalpiem, bet faktiski ir kungi, kas dara, ko grib, un varbūt piebāž savas kabatas, ja viņi saprastu, un ja viņus vadītu šis Kristus moto, mēs šeit stāvam, lai kalpotu. Mēs esam aicināti kalpot, māsas un brāļi.
Un mūsu sabiedrībai pašlaik pietrūksta nevis kungu, nevis gudru prātu, bet cilvēku, kas nesauktīgi kalpo. Un šī mūsu kalpošanas nepieciešamība izsakās 3 virzienos. Vispirms mums ir jākalpo Kristum. Cilvēks pēc savas dabas jau negrib pazemoties. Jau pats vārds kalps viņam liekas nepieņemams. Mums liekas, ka tā ir mūsu personības ierobežošana, ka tā ir mūsu pārdošanās verdzībā, ka tā ir mūsu nospiešana uz ceļiem. Tā mēs maldamies. Kalpošana Kristum ir pilnīgi kaut kas cits. Tā ir brīvība, jo neviens mūs nespiež, neviens mūs nesagūsta. Mēs varam pilnīgi brīvi izšķirties, kalpot viņam vai nē. Cilvēciskā daba saka nē, es gribu būt brīvs. Nabaga cilvēks. Viņš nesaprot, ka tas, ko mēs saucam par brīvību, tā faktiski ir bezcerīga verdzība grēkā un cilvēka paša egoismā. Kalpošana Kristum dara mūs patiesi brīvus. Tā garantē, ka viņš mūs aizsargās. Tā garantē, ka viņš par mums rūpēsies. Kāds brīnišķīgs stāvoklis. Vai mēs negribam sākt viņam kalpot? Un tas ir tik vienkārši. Jēzus saka, ja kāds grib man kalpot, tad tas lai seko man. Mīļie, lai pārbaudam sevi šajā rītā, kur mēs īsti stāvam. Vai mēs esam patiesas kalpošanas un patiesas sekošanas ceļā? Mums vajadzētu šodien katram atbildēt uz šo jautājumu. Vai es esmu kungs vai kalps savai draudzei, savai tautai, Kristum? Otrs mūsu kalpošanas virziens. Mēs esam aicināti kalpot cits citam. Jo kalpošana Kristum vispār nav iespējama bez šī otrā. Nevar mīlēt Dievu un ienīst tos ļaudis, kas ir ap mums. Nevar kalpot Kristumu un neievērot cilvēkus ap sevi. Jā, reizēm tas ir vēl grūtāk. Ieraudzīt to, kas mums ir blakus, kas varbūt sen jau ir apnicis. Un ne tikai ieraudzīt, bet saskatīt viņa vajadzību. Nokāpt no saviem augstumiem, pazemoties, palīdzēt, paciest, panest. Nemeklējot savu labumu un negaidot algu. Tagad, kad apkārt mums ir tik daudz trūkuma, tik daudz bēdu un tik daudz izmisuma, mūsu uzdevums ir ieraudzīt, noliekties, palīdzēt. Cik daudzi gaida uz šo mūsu kalpošanu, un cik bieži mēs vienaldzīgi paejam garām. Vai mēs visu to tā varam veikt? Veikt šo kalpošanu Kristumu un šo kalpošanu cilvēkiem? Vai tas viss neizklausās tā pa daudz ideāli? Dārgie klausītāji, mēs to varam. Tikai tad mums ir jāievēro vēl kāds trešais kalpošanas virziens. Tad mums ir jāieklausās šajos Jēzus vārdos. Redzi, es stāvu jūsu vidū, lai kalpotu. Viņš stāv mūsu vidū, gribēdams palīdzēt, gribēdams kalpot. Un šis ir šis trešais virziens. Viņš grib mums kalpot. Pavisam maz laika ir palicis līdz Jēzus Kristus augšām celšanās svētkiem. Pirms tam mēs atcerēsimies lielās piekdienas notikumus. Kristus krusta nāvi.
Pa sāpju ceļu Jeruzālemē atkal ies svinīgas procesijas nesdamas krustu. Un mēs atcerēsimies, kā viņš iet šo kalpošanas ceļu. Viņš ir nācis uz šo zemi, lai kalpotu. Nevis, lai izdarītu kādu vienu labu darbu, nevis, lai kādu dziedinātu, kādu vienu brīnumu. Visa viņa zemes dzīves jēga ir kalpošana mums. Viņš, Dieva dēls, no saviem augstumiem ir nonācis, lai kalpotu. Pazemojies līdz pēdējam, lai kalpotu. Ķēniņš kļuvis par kalpu. Mūsu komponistam Viktoram Baštikam ir kāda dziesma. Es tavā vietā eju, tur prom uz Golgātu. Kāda neaptverama kalpošana, lai atjaunotu mūsu izpostītās attiecības ar Dievu. Bija vajadzīgs kāds, kas nāk un ir kā tilts. Māsas brāļi, kristietība ir vienīgā reliģija, kurā pats Dievs kalpo cilvēkam. Visās citās reliģijās cilvēks tiek mācīts, kas viņam jādara, lai viņš pareizi kalpo Dievam. Kristus nāk un kalpo. Redzi, es stāvu jūsu vidū kā kalps. Kāda ir mūsu atbilde, mūsu reakcija? Lai viņš stāv? Vai tāda nav bieži mūsu atbilde? Jaunā derība apraksta kādu notikumu, kur Jēzus saviem mācekļiem mazgā kājas. Un tad māceklis Pēteris saka: Kungs, nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Lepnais cilvēks. Cik bieži arī mēs, gan skaļi, gan vārdos neizteikti dodam šo atbildi. Jēzu, mums nevajag tavu kalpošanu. Mums tāpat ir labi. Nav labi. Mūsu tauta iet postā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nepieņem Kristus kalpošanu. Un tad nav iespējams arī tas pārējais. Tad nav iespējams patiesi mums kalpot Kristum. Nav iespējams patiesi mums kalpot saviem līdzcilvēkiem. Mēs bieži runājam par mūsu kalpošanu Dievam. Iesākums ir cits. Iesākums ir, ka mums ir jāpieņem, ka Viņš kalpo mums. Mīļie klausītāji, tā ir mūsu vitāla nepieciešamība, ka Kristus mums kalpo. Ļausimies Viņam. Nāksim pie Viņa. Un tad Viņa atjaunoti mēs sāksim paši patiesi kalpot. Gan Dievam, gan saviem līdzcilvēkiem. Mīļie dziedātāji, lai Dievs palīdz jums arī uz priekšu būt Viņa kalpiem, arī uz priekšu stāvēt draudzes vidū, lai kalpotu. Lai jums vēl ir daudz dziesmotu gadu, bet lai tie būtu kalpošanas gadi. Dievs, lai visus mūs svētī. Āmen.
Tev pārsās ilgas grūtības.
Šī nulekā izskanējušā, jau mūžībā aizgājušā Mateja draudzes diriģenta un komponista Jāņa Ezeriņa dziesma, kurai ir virsraksts dots jaunā dziesma, būtībā jau izteica vienu vienīgu domu, ka cilvēka dzīvē ir nepieciešams brīdis, ir nepieciešama izšķiršanās, kad viņš sāk kādu jaunu ceļu, jaunu dzīvi, ko tikai Kristus dāvā. Piedzimšanu no augšienes, jaunticības dzīve. Un tomēr mūsu dzīves gājumā ir vēl kādi brīži, kad gribas sacīt, mēs jaunu ceļu sākam, mēs jaunu dzīvi ejam. Un tāds brīdis cilvēka dzīvē ir tad, kad viņš dodas laulībā. Un šajā svētku dievkalpojumā man ir draudzē jādara zināms par 2 jauniem cilvēkiem, kuri ir saderinājušies. Un tie ir Evita Ņehānova un Jānis Lapsa. Viņi ir šajā rītā arī mūsu vidū. Evita ir no Ventspils draudzes, Jānis Lapsa ir mūsu pašu draudzes jauneklis. Mēs, protams, mazliet skumstam, kad no Ventspils, bet mēs priecājamies, ka Evita arī ir muziķi un ceram, ka viņi dzīvos Rīgā, nevis Ventspilī. Lai Dievs jūs sveitī šajā sadarināšanās dienā un lai Dievs sveitī jūsu gājumu līdz kāzām un vēl jau vairāk pēc tam. Vēl kādas lietas pirms vēl dažas dziesmas dziedu un ieklausamies un arī šo dievkalpojumu noslēdzam. Mēs kā draudzes vadība no sirds gribam pateikties mūsu korim, gan draudzes korim, gan jauniešu korim par šo uzticīgo kalpošanu tik daudz gadu. Paldies ikvienam dziedātājam, bet īpaši gribam arī teikt paldies diriģentiem, 3 draudzes kora diriģentiem, Judītei Biķei, Valdai Lapsai un Leonam Skrundam, tāpat arī jauniešu kora diriģentiem Vizmai Saulei un Mārim Draviniekam. Jūs bērni varētu jau tās puķītes dot. Un tāpat mēs arī no sirds gribam pateikties mūsu viesiem un ciemiņiem, īpaši mūsu ģenerālsekretāram, mācītājam Ilmaram Hirš, kurš starp citu arī ir bijis Mateja draudzes kora diriģents. Paldies viņam par tiem gadiem, ko viņš ir pavadījis šeit kā kora diriģents, un lai Dievs dod viņam spēku arī diriģēt visu baptistu saimi. Paldies visiem, kuri esat šajā rītā mūsu vidū, lai Dievs sveitī mūsu kalpošanu katram savā vietā un savā uzdevumā. Oh
Nākošu svētdienu mūsu draudzē ir kristību dievkalpojums, un kā mēneša pirmā svētdiena, tas ir arī dievkalpojums ar svēto vakarēdienu. Vēl gribu jums līdzdalīt, ka pēc dievkalpojuma jūs varat iegādāties arī tādu bukletu par draudzes 125 gadiem, un arī es mīļu būt kopā sadraudzībā, kā jau katru svētdienu pēc dievkalpojuma. Bet tagad, lai ņemam dalību kādā kopīgā kalpošanā, saliekot mūsu labprātīgo un brīvprātīgo ziedojumu draudzes darbam un draudzes darbinieku atbalstam šajā draudzē. Un to darot, dziedam 3. dziesmu lapās. Aiziet mums dienas un aizsteidzas gadi, ceļš mums šai dzīvē ar niecību klāts. 3. dziesma.
par tavu solījumu, ka tu esi vakar, šodien un mūžīgi tas pats, nemainīgs savā mīlestībā un labvēlībā. Mēs pateicamies par maizi dienišķo, par apģērbu un pajumti. Mēs pateicamies par dievnamu un par iespēju būt šeit kopā. Lūdzamies svētī šo salikto upuri, šo ziedojumu, kungs svētī ikvienu devēju, kurš to dara no sirds, tavam godam un tavam darbam. Kungs svētī mūs laicīgi un svētī mūs garīgi. To lūdzamies Jēzu tavā vārdā. Āmen. Dievs tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen.